Vīri, parādat, kā strādā šitā diagnostika. Tā ir pati lētākā, un tā ir vispār manējā privātā. Viņa ir visvecākais pirmais modelis, kad vispār tikai parādījās. Jo man arī pat aplikācija ir vecāka, kuru pat nevar nokačāt. Nu, viņa tāda primitīva ir. Parādīt, kā viņa darbojas. Pieņemsim, pats pirmais, jūs varat uzspiest skaņierovaņa, un tad jums ar vienu mašīnu pati meklē, vai jūs varat iet un atrast, pieņemsim, savu mašīnu. Tur Audi, Volvo, Bentley, Buick, kas jums ir Rolls-Royce, Bugatti, Ford, kas mums te vēl ir tā BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, nu, tādā ziņā ir, kur ieskrieties. Varbūt kādam Nissans GTR, ir Rolls-Royce, Toyota, Volkswagen, kraču vienalga. Var tā darīt, var vienkārši, pieņemsim, hop, uzspiežam, tā, vat, kur viņš savienojās. Vienmēr, kad savienojas, mums te iedegās zilā lampiņa, tas tipa konekts ir. Lūk, sākās spēlēt tā kā aparātos, griežam ruleti, līdz izskatīs mūsu. Tā, ļoti labi. Tagad viņš saprata, kā šasīs numurs, kāds mums ir motors, spiežam OK. Mums ir 3 varianti. Pirmais spiežam ātrie testi. Tagad viņš iet caur visiem blokiem un parādīs, cik mums ir kļūdas. Lūk, viņš rāda, cik ilgā laikā viņš skanēja, pieņemsim, pagāja 30 sekundes. Mēs izskanējam visas mašīnas blokos. Lūk, mēs redzam, rekur, tas ir bloks, tas ir visi bloki, kas ir mašīnā. Ja ir rakstīts v normi, tad viss ir ok. Ja ir kaut kāda kļūda, spiežam vaļā, tā skatāmies motora bloku, skatāties informāciju, tas nav svarīgi, lasīt kļūdas, kādas mums ir, nodzēst kļūdas, vai skatīties reālos datus. Nu, pieņemsim, mums ir 2 motora kļūdas. Skatāmies, kas pa kļūdām, attaisam vaļā, jā, lūk, 2 kļūdas. Tālāk sapratām, nu, katrs paskaties, ko viņam tur vajag, kļūdas uzspiežam, izdzēst. Lūk, redzat, mašīnā rādās kļūda, labi, viņa nepielaista vēl ir. Spiežam, ok, kļūda izdzēšās. Vajag pielaist. Pielaidīsiet, tad viņa nodesīs. Reku, redzat, es pielaidu un kļūdu uzreiz nodesā. Ja uz pielaistas mašīnas, tad viņa pat nodesīs uzreiz. Tālāk, mēs varam paskatīties datus online. Katrai mašīnai ir pa savam, cik daudz, labi, pieņemsim. Tā, lūk, pielaižam mašīnu, tur pamostās. Uzspiežam, ko mēs gribam pastīties, nu, lūk, kā kura rāda. Tā, nu, pieņemsim, ģenerators rāda 3,7 volti, āras temperatūru varam paskatīties, varam paskatīties kondiškas spiedienu, kondicionieris, cik mums cipa dzīves ir, cik ir antifrīz temperatūra degvielai, un lūk, un šajā te mēs varam iziet cauri, paskatīties daudz, ko interesantu. Un tieši tāpatās mēs varam iziet cauri katru, rekur pat lambda zondas rāda mums reālo laiku. Tas arī diezgan svarīgi benzīnīkiem. Nu, lūk, tā, mēs varam iziet cauri visiem blokiem un paskatīties visu, kas ir online, un izdzēst visas kļūdas. Ja gribat nodzēst visas kļūdas, vienkārši spiežam pa vidu, nodzēst visas kļūdas, paiet pāris sekundes, viņš nodzēsīs visas kļūdas, un tās kļūdas, kur ir problēma tieši tagad, ko nevar pamest, mašīna tā arī paliks. Labi, dotā brīdī varēja viss izdzēst, viss vecais, kas sakrājies ir, nevienam nav ideāli. Tad mums palielam, mēs noskanējam visus blokus, atradām visas kļūdas, ko vajadzēja, to izdarījām. Tālāk mums ir skanēt sistēmu, tas ir viss tas pats, vienkārši viņš noskanēs, kādi bloki ir. Nu, baigi svarīgi tas nav. Un gribat, varat paskatīties atsevišķi katru bloku. Pieņemsim, ieejam atsevišķi, gribu paskatīties, nezinu, tur ātrumkārbas bloku. Spiežam OK, skatāmies online. Nu, lūk, pieņemsim, redzat, parkings stāv, jā. Es izņēmu no parkinga, viņš rāda reverse, neitrālais, drives. Un tā varam spēlēties tālāk. Lūk, es jums parādīju, kā strādāja vislētākā diagnostika. Protams, ja viņa dārgāk, jo vairāk funkcijas, vairāk ir ko paskatīties. Vienkārši veikals.lv.